Emeralds. Un šodien es viens pats spēlēšu San Andreas multiplayer. Jā, spēlēšu mini missions, ja es atradīšu. Ja nē, tad kaut ko citu, nu, izdomāsim. Jā. Tā meklējam. Man mini missions ļoti patīk. Tāpēc, ka tur ir interesanti. Es zinu, ka tu zaudēsi. Jā, bet ja ir jautājumi, kāpēc man tāds niks, tāpēc, ka, nu vienkārši es spēlēju roleplay serverī, kur vajag, tā kā, īstus vārdus, un es negribēju īsto vārdu likt, bet es uzliku kaut kādu maiklu, un rots ir viena čaļa vārds, bet es viņu uzliku kā uzvārdu, man tas šaus. Nu, es vanoju pa viņu un tā tālāk. Nu, skatamies. Viņam vēl jābūt, es pa dienu vēl spēlēju. Un, jā. Nekas ir neatradīs šīm spēlēs. Spēlēšu kaut ko citu. O, re, kur ir? Mini missions. Servers. Adrese. Šeit. Ja kādreiz vēlaties paspēlēt, varat paspēlēt ar manīm. Jūs redzat adresi, un tad jūs ieraugat, un tad jūs uzrakstat sev, un tad bla bla bla. Es to varēšu pastāstīt citā video, ja vēlēšos. Ok. Konektojamies. Jā, un ir vēl kas svarīgs. Šis ir channel pirmais videoklips. Tāpēc lūdzu subscribojiet. Jo es viens pats un arī mani draugi, kā jau jūs, mēs esam Team Emerald. Team Emerald, un nu, kā jūs zināt, ir komanda. Un mēs esam komandā. Jā. Un es esmu viens no komandas. Un komandā vēl mans draugs un bla 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 vairāk. Un tad citus video mēs spēlēsim kaut ko citu, vai es viens pats spēlēšu kaut ko citu. Vai ar saviem draugiem, vai tā tālāk. Nu, vienalga. Redzēsiet. Piemēram, nu, šajā serverī tieši mini missions. Un ļoti forši. Un, piemēram, ļoti patīk. Tev arī šī ir komanda mačs, var izvēlēties cilvēks vai rīčus. Mums arī M4. M4. Nu. Šis ir komandas TDM, Team Deathmatch. Kā ja jūs pamanāt, kad es nomirstu ļoti ātri, tad es neesmu baigi labs spēlētājs. Jā, bet es cenšos. Viens beigts no manas rokas. Noteikti beidzies karš. Mirstiet! Dajus sakarš! Mirstiet! Vēlēšu lepās. Jā, man ir tā pavājāta dzīvību, un man ir tā pavājāta saprašana, jo es pirmo reizi spēlēšu spēli.
Nu, nevis šo spēli, bet es esmu iesācies šo arī biju. Es dabūju naudu un mūsu komandu uzvarēja. Jē! Un nākamais minigames parādīsies čatā. Iespējams. Vai arī neparādīsies? Tagad ir kaut kas līdzīgs. Deathmatch. Deathmatch. Zināt, kas ir deathmatch? Deathmatch, jā. Kad tu esi nevis komandas divas, viens pret otru cīnās, bet visi par izdzīvošanu. Es neesmu labs deathmatchers, tāpēc es esmu sūdīgs deathmatchers, Mission failed. Jo es pārāk nemāku deathmatchot. Kāds dāma. Tad var redzēt cits spēlers, kā citi spēlē, kā citi pro ir. Es neesmu deathmatchā, jūs mierīgi. Nākačajā serverī es būšu iespējams iekšā. Uzvariet mani, nokaujiet un kaut ko dabūsiet. Nezinu. Es darīšu tā, es jums Minecraftā savā serverī došu rīpu, ja jūs to spēlējat. Man būs servers, viņš jau ir principā. IP vēl neteikšu, nav vēl kārtīgi sagatavots. Nenček. Nu jā. Man baigi griebjās, piemēram, tie, kuri sēž un campoja. Ja jūs nezināt, kas ir campot, tas ir sēdēt, piemēram, savā vietā un neko nedarīt, gaidīt, kamēr tu uzvarēs. Tas nav forši. Tā nekad nedaru. Un tām 3 deathmatcheri. Un sākās kampošana. Šitā te vēl normāla. Šis te kampo. Šī te... jā, šī te. Viņa nekampo, viens čals tikai, arī tas čals nekampo, viss. Viens deathmatchers un viņu uzvarēja. Nākošais, kas būs... Nu jā, Nākošā spēle, kas būs... Nu, nevis spēle, bet mini missions. Nākošā misija, kas būs... Es nezinu. Jā, iespējams vēlāk uzzināsim. Bišķi. Nu ko? Tagad ir jāgaida, kamēr es tur tas ir servers. Un tad būs nākamā misija. Vēl kāpēc es šeit spēlēju, man patīk misijas, kurās tu vari sacensties, braukt ar mašīnām, ar močiem. Piemēram, es spēlēju pat kaut kad, nezinu, agrāk, citu dienas iepriekš es spēlēju. Mēs braucām ar motocikliem un es braucu kalnā Mountain Chiliard. Es gan uzvarēju pirmais, bet man otries no kalna un tad es paliku pēdējais. Tā jau ir, ka tu izvirzies pirmais. Jā, es baigi pirmais esmu, un tad pēdējais nokrīt. Tad ir baigies bez skatu. Ak, Dievs, tu tā centies, nokļūt pirmajā vietā, tagad tu esi pēdējais. Jauki, jā. Labi, es mazliet pārtrauksim video, iesim no jauna serverī, jo serveris aiztaisīja connection. Esmu apakaļ. Un esmu iegājis no jauna serverī, vismaz to mēģinu izdarīt. Un viņš bija vienkārši, laikam, kaut kas tur sačakarējies. Un tā tālāk. Jā. Un vēl vēlāk noteikti spēlēšu GTA 4, tad GTA 5 un tagad jāielabos. Mūzika forša, vai ne? Es parasti ņemūšu to svāku, tāpēc, kad
izvēlas citu komandu.